Sveiki! Visādi jauki un labticīgi cilvēki pēdējās pāris dienās ir sapriecājušies par to, kā nu tikai korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas tā traknā priekšnieka Jēkabas Traumas personā un valsts ieņēmuma dienests, kur uzrauga koruptais finanšu ministrs Sarvils Ašrādens, nu tikai kopīgiem spēkiem, kā izrādās jau ilgi izmeklējot un turpināšot izmeklēt vēl asāk un vēl principiālāk un vēl skarbāk. Tā paša Arvila Ašrādena vadītās partijas Vienotības aploksņa algas. Un to visu, protams, čakli uzraudzīšot koruptā Jura Stukāna vadītā prokuratūra. Un nu tikai būšot rezultāts. Tie cilvēki, kas ir paspējuši izlasīt šajā te jaunajā grāmatā publicētās tā paša korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja ierakstītās tā saucamās taureņa sarunas pilnā apjomā, labi zina, kas notika pēc tam, kad korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas 2013. gadā ierakstīja toreizējā Latvijas bankas korumpētā prezidenta Ilmāra Rimšēviča sarunas, kurās bija skaidri un nepārprotamas norādes uz 100 000 eiro lieliem kukuļiem, uz primitīvu prastu kukuļu ņemšanu un pat izspiešanu. Pareizi. Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas ar šīm sarunām neizdarīja neko, ja par neko uzskata nobāšanu tālāk atvilknē. Šīs sarunas tika izvilktas no atvilknes tikai 2018. gada sākumā, tātad pēc 4,5 gadiem, kad korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas acīm redzami saņēma politisku pasūtījumu tikt galā ar korumpēto Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Kaut korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojam visu šo laiku bija lieliski zināms, ka šī persona ir caur un caurēm korumpēta. Bet, kā jau rāda nosaukums, korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojam par to bija nospļauties. Šajā grāmatā arī ir detalizēti aprakstīts, kā korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas visus šos te gadus ne ar pusplēstu pīkstienu neiebilda pret to, Ilmāram Rimšēvičam tiek izsniegta atkal jauna un jauna pielaida valsts noslēpuma. Tagad šī te pati parazītiskā iestāde, kuras priekšnieku visvisādos veidos ir aplolojis un lutinājis Vienotības lidonis Krišāns Kariņš, tagad ņemšot un principiāli un objektīvi izmeklēšot tās pašas Vienotības aploksņu algu maksāšanu. Roku rokā ar šīs pašas Vienotības pārstāvja koruptā finanšu ministra Arvila Ašrādena pāraudzīto valsts ieņēmuma dienestu. Ja jums gadījumā nepietiek ar šajā te grāmatā aprakstītu, es jums pastāstīšu vēl vienu atgadījumu no pašlaik topošās grāmatas par vēža ieņēmumu dienestu. Tātad, 2022. gadā tas pats korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs, kurš vadīja tas pats treknais Jēkabs Traume, noklausījās un ierakstīja bēdīgi slavenā miljonāra Andra Ramoliņa sarunas ar kādu valsts ieņēmuma dienestu izmeklētāju. Un šīs sarunas patiesībā ir nemazāk spilgtas un pārliecinošas, kā šajā te grāmatā aprakstītās Ilmāra Rimšēviča sarunas. Šajās te sarunās, kuras ir oficiāli ierakstītas, atšifrētas, ir lasāms, kā miljonārs Ramoliņš tikpat primitīvi un prasti, ka Ilmārs Rimšēvičs lielās ar savām iespējām sakārtot to un vēl to, kā viņš visu, ko ir panācis konkurences padomē, kā viņš ir izvairījies no krātīšanām, kā viņš ir sakārtojis to, kā viņš ir atradis dzirdīgas ausis, kādas viņam ir vēl labas attiecības un sakārtošanas iespējas valsts iestādēs un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs domājat, ko šajā sakarā ir paveicis
Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas. Jūs teiksiet, acīm redzot neko. Nē, vēl daudz vairāk nekā neko. Topošajā grāmatā būs publicēts vēl kāds ārkārtīgi interesants dokuments. Valsts drošības dienesta pieprasījums korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojam, jo lūk, valsts drošības dienests ir uzzinājis, ka šajās te knabi ierakstītajās sarunās ir šādas te norādes uz iespējamu korupciju valsts iestādēs. Un tāpēc valsts drošības dienests lūdz korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojam, ja tiešām tāda informācija ir, esiet tik laipni atsūtiet mums, painformēt, kas tur tieši tāds ir. Varbūt vajadzētu kaut ko tomēr darīt, ja reiz paši jūs neko nedarāt. Kāda ir reakcija? Kā var spriest no oficiāliem krimināla procesa materiāliem korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas un tā koruptais priekšnieks Jēkabs Straume sev tradicionālā veidā, protams, ka valsts drošības dienestu pieklājīgi pasūta dirst. Atbildi valsts drošības dienestam sniedz pat ne Jēkabs Straume, bet šādas te noziedzīgas darbības vajadzības gadījumā čakli piesedzošā Latvijas Republikas prokuratūra, kuru, kā zināms, joprojām vada koruptais Juris Stukāns. Un šī prokuratūra, konkrētas prokuroras personā, valsts drošības dienestam nekādus materiālus, protams, neizsniedz, bet atbild apmēram tā: liecieties mierā, mēs tur paskatījāmies, tur nekā tāda nav. Un ar to arī šis pasākums beidzas. Visas ziņas par noziedzīgiem nodarījumiem, ko oficiāli knaba ierakstītās sarunās ir paudis miljonārs Andris Ramoliņš, tiek iestumtas visdziļākajā atvilknē un tur arī atstātas. Acīm redzami ar Jēkaba Straumes, ar valsts ieņēmuma dienesta toreizējās vadītājas Ievas Jaunzemes un ar prokuratūras vadītāju Jura Stukāna tiešu vai netiešu atbalstu un svētību. Tad padomājiet, vai tiešām jums ir kaut mazākās cerības, ka tagad Jēkabs Straume un valsts ieņēmuma dienests sadomās, ko tajā vienotības vēža rokā, kas tos baro? Vai jūs tiešām pieļaujat tādu iespēju? Es nepieļauju, kamēr amatos paliks koruptais Latvijas Republikas ģenerālprokurors Juris Stukāns, koruptais korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume un vienotības vēža koruptais pārstāvis, finanšu ministrs Arvils Ašrādens. Jūs, sabiedrība, un tās gan naivie, gan netik naivie locekļi, ne uz ko vienotības aploksņa augu lietā varat necerēt. Tā nebeigsies ne ar ko. Pilnīgi un absolūti ne ar ko. Visu labu!